Kad tu esi beidzot sekmīgi piereģistrējies un savienojies ar PayPal kontu un vispārējo, lai ielogotos, ir jānospiež login, jāieraksta savus usernames, paroli un vispārējais, lai tiktu iekšā. Tātad šitā izstāst, ka tu esi iereģistrējies iekšā, tātad kā tikt iekšā pašam savos settingos. Tev ir jāuzspiež uz sava nika, jeb lietotāja vārdu. Uzspiežot, kur tev atverās loks, šitā te visi ir statistika. Tātad galvenais jautājums ir, kā tu dabū iekšā naudu savā neoboksā. Lai dabūtu naudu neoboksā, tev ir jāpiespiež add funds to rental balance, uzspiežot uz plusiņu. Uzspiežot plusiņu, izvēlēs savu nomaksājumu veidu, tur PayPal vai AlertPay. Uzspiežot uz PayPal, izvēlēs savu summu, kādu tu vēlies pievienot, un tad uzspied uz PayPal. Tad tev liks ierakstīt savu PayPal e-mail adresi, paroli un apstiprināt maksājumu. Vienīgā lieta ar PayPalu, kad mēs maksājam ar kartu no Latvijas, ir tā, ka viņam ir kaut kāda drošības sistēma diezgan pastulba manā uzturē vismaz, kad tu nevar īpaši vienu maksājumu dienām, ja nemaldos, drīkst izdarīt, pieņemsim, ja tu iemaksā savus 50 vai 100 dolārus iekšā, vai 10 vai 5, vienalga, cik tu vēlies investēt no sākuma neoboksā, tu to varēsi izdarīt tikai pēc 24 stundām nākamo maksājumu. Tad, ja pieņemsim, ka es investēju savus 100 dolārus un gribēju uzreiz kļūt par zelta lietotāju, es to nevarēju izdarīt, jo es jau biju samaksājis un bija jāgaida 24 stundas, līdz varēju izdarīt vēl vienu maksājumu. Bet, jā, tā arī tas notiek.